tu vēl neesi piecēlies no gultas, bet jau esi pārbaudījis telefonu, Instagrams, Facebooks, Whatsapps, varbūt pat e-pastā jau paspēji paskatīties. It kā liekas nekaitīgi, bet tas, ko tu tikko izdarīji, tu pamodināji smadzenes ar tādiem viegliem dopamīnu šotiņiem un tagad svarīgajiem darbiem, kuriem tev nav šīs te ātrās atlīdzības, smadzenes saka nē. Un tas nav gribas spēka jautājums, tā ir bioķīmija. Es neesmu bioķīmijas eksperts, tāpēc es klausos kādu, kas ir, piemēram, Stanfordas universitātes neirobiologs Andrew Huberman, un viņš to sauc par dopamīnu stacking. Dopamīns ir molekula, kas izstrādājās smadzenēs. Par to detalizētāk to var paklausīties Andrew Huberman video, kas saucās Controlling Your Dopamine for Motivation, Focus and Satisfaction. 2 stundas garš podcasts, kur var iegūt ļoti daudz informācijas par šo tēmu. Tad šī dopamīna stacking, jeb ātro stimulu likšana vienu uz otru, jeb ātro stimulu apvienošana, viņa nodzen uz leju to dopamīna bāzes līniju, jeb motivācijas bāzes līniju, jeb to sajūtu, cik ļoti tev gribas kaut ko sākt, kaut ko iet darīt. Viens no risinājumiem būtu telefonu atstāt ārpus guļamistabas, lai no rīta viņš uzreiz nav pa ķērienam, un pirmā stunda pēc pamošanās būtu bez ekrāna. Varbūt jāiegādājās mehāniskais modinātāja pulkstenis, lai šis te ir kaut kur tālāk, un var atgriezt to savu motivācijas līniju, bāzes līniju normālā līmenī. Šomēnes pētu motivāciju, fokusu, disciplīnu un to milzīgo tēmu, kas saucās dzīves jēga. Tas laikam tēmas, kas aktualizējās pēc 40. dzimšanas dienas. Ja arī tev šīs tēmas interesē, uzspied īšķīti, piesako un pastāstīšu, ko es vēl esmu atklājis par šīm tēmām.